bailes, bailes. Esmu novērojis tādus divus bailēm tipus. Viens bailes, kas paralizē, un otrs bailes, kas motivē. Tās bailes, kas paralizē, parasti ir tādas, ko skaidri tu nezini, kas viņas ir. Tu viņas nesaproti līdz galam, neesi noformulējis. Un mans paņēmiens ar viņām tikt galā ir tas, ka tu mēģini tā skaidri noformulēt, no kā tev bail. Parasti tas izrādās kaut kāds reāli apkaunojošs sviests, ko baigi grūti ir pieņemt, bet tad, kad to tā sev skaļi pasaka un pieņem, no kā tev bail, reāli uzreiz atlaiž. Sāka plūst enerģija, vispār tev bailes kļūst labākais draugs, tu sāc jau kļūt pilnīgi lepns, ka tev ir bail, tu sāc lielīties un tu jau kļūst atkal iedomīgs un atkal ir viss slikti. Respektīvi, es jūtos daudz drošāk, kad es pazīstu savas bailes.